Čau! 52 pakāpienos. Es Kristīna. Un es Jolanta. Šodien pastāstīsim par spēli Izaugsmes ceļojums. Spēle ir labotības izpratnei un vairošanai. Tā kā labbotība ir ārkārtīgi ietilpīgs termins, mēs to esam nedaudz sašaurinājuši uz 4, mūsuprāt, vissvarīgākajām dzīves jomām. Un tās ir finanses, fiziskā un garīgā veselība, attiecības ar sevi un citiem un, protams, pašizaugsme. Spēle pamatā paredzēta jauniešu grupām, lai spēlētu to skolā, jauniešu centros vai dažādās jauniešu nodarbībās, bet spēli var spēlēt jebkurā vecumā. Arī bērni, arī pieaugušie, gan kolektīvos, gan ģimenēs. Kas ietilpst šajā spēlē? Pamatā tās ir 50 uzdevumu kartītes, katrai kartītei savs īpašs uzdevums par 4 jau iepriekš pieminētajām dzīves tēmām. Piemēram, stop, kā jūtos, atbalsts, miegs un vēl daudz citām, bet par to mēs pastāstīsim sīkāk. Spēle ietver arī 4 norādes spēles vadītājiem, īsa pamācība, kā spēli lietot. Kad spēles viens posms ir noslēdzies, dalībnieki ir aicināti sniegt atgriezenisko saiti vai, kā mēs mēdzam teikt, sniegt refleksiju par to, kas piedzīvots spēlē, kādas jaunas atziņas iegūtas, ko es esmu uzzinājis par sevi vai saviem spēles dalībniekiem. Taču, ja kāds no spēles dalībniekiem nevēlas sniegt refleksiju, šeit pat kartiņa otrā pusē ir iespēja nolasīt vienkāršu atziņu. Spēli unikāli padara tās mehānismus. Spēli nevada spēles vadītājs, bet gan spēles dalībnieki paši. Līdz ar to spēles komplektā iekļauti 2 metamie kauliņi un metamo kauliņu kartītes, lai saliktu spēles laukumu. Bet ko nu tur daudz runāt? Ķersimies pie darbiem. Sāksim izkārtot spēles laukumu. Horizontāli liekam melnas spēles kauliņu attēlus. Ar konkrēto uzdevumu, kuru tad arī veiksim. Lai to izdarītu, metam metamos kauliņus un metam abas reizē. Uzkrita balts 5, melns 1. Atrodam uzdevumu, kurš atrodas starp balts 5 un melns 1. Šādi. Mūsu uzdevums ir pozitīva iekšējā saruna. Visas uzdevuma kartītes ir uzbūvētas pēc vienota principa. Tās satur nelielu atziņu par konkrēto tēmu, uzdevumu, kas veicams visai grupai kopā, kā arī diskusijas jautājumu. Mūsu izvēlētajai kartiņai atziņa ir pozitīva iekšējā saruna, palīdz stiprināt pašvērtējumu un pārvarēt grūtības. Savukārt uzdevums ir grupā apkopojiet negatīvās domas, kuras ikdienā mēdzam sev teikt, piedāvājiet, kā pārveidot šīs domas uz atbalstošām. Piemēram, no es nevaru uz es trenējos, lai drīz varētu. Savukārt, rosinošais jautājums ir, kā mūsu domas ietekmē sajūtas un rīcību. Un, lai spēlei piešķirtu nelielu azarta devu, tai ir jāpiešķir maza sacensība. Līdz ar to, par kādu paveiktu uzdevumu, facilitators var izvēlēties piešķirt konkrētajai komandai punktu. Savukārt, otra komanda, ja papildina jau iepriekš sniegtās atbildes vai piedāvātos risinājumus ar vēl kādu jaunu nebijušu, arī var saņemt vēl 1 punktu. Un tā kā spēle ir par labotības tēmu, mums svarīgi ir arī kopīgs darbs, ne tikai sacensība. Līdz ar to iespējams spēles vadītājs var izlemt, ka punkti tiek krāti visai klasei kopā. Lai arī komandas strādā atsevišķi, mēs, piemēram, vienojamies, ka līdz ko būs sakrāti, piemēram, 50 punkti, mēs kā klase beidzot dosimies ekskursijā. Kā jūs nojaušat, spēles ilgumu nosaka gan komanda, gan facilitators, gan situācija kopumā. Tādēļ katram šim uzdevumam ir iespējams noteikt ļoti atšķirīgu uzdevumu izpildīšanas laiku, piemēram, dažas minūtes vai stundas, ja šis jautājums ir jāiztirzā dziļāk, vai tas varētu būt kāds projektu uzdevums vai mājas darbs, piemēram. Protams, atkarībā no grupas sagatavotības, atkarībā no laika resursa, no tēmas dziļuma, šo spēli var izspēlēt gan vienā mācību stundā, nedēļā, mēnesī vai varbūt pat visa mācību gada garumā. Aicinām jūs doties līdzi mums izaugsmes ceļojumā ar 52 pakāpieniem. Tiekamies! Nu bija taču labi!
Man liekas, ka brīnišķīgi. Savukārt otra komanda. Pa daudz bija. Es īstenībā atkārtoju, jo es Un es pateicu Tu tavu pateici tekstu. to, Karla. kas- Jā. Labi, ejam īsi un konkrēti. Mēs trenējamies. Jā, ok, aiziet. Ārprāts, kā var neieslēgt mikrofonu? Nu, tu redz, ka-